Padomju laikos tika iedibināta tāda tradīcija, ka Rīga, arī citas pilsētas, protams, savienībā slēdz draudzības līgumus ar citām pilsētām pasaulē, brāļu pilsētu veidot. Bet tā arī pasaulē šur tur arī kaut kas jau līdz tam bija bijis un vēl tagad notiek. Es gan neesmu dzirdējis, ka kāda jauna brāļu pilsēta Rīgai būtu parādījusies beidzamajā laikā. Šī tradīcija nemaz nebija slikta, un to varētu arī turpināt, taču tas ir pilnīgi cits stāsts. Taču ir Afganistānā pilsēta Meimana, kura nav Rīgas brāļu pilsēta. Taču draudzības mēdz būt dažādas. Šajā pilsētā Afganistānā diena lielākā daļa no mūsu Latvijas kontingenta karavīru, apmēram 170 cilvēku, un, protams, ka arī veidojās tīri draudzīgas attiecības ne tikai dienestu pildot. Varbūt, ka tieši tāpēc Meimanas pilsētas mērs pagājušo svētdienu noslēdza savu pirmo ārvalstu vizīti, un tā bija tieši uz Latviju. Vai tad šis apstākļis varētu liecināt par to, ka šī kara plosītajā valstī lietas vēršās uz labo pusi? Par to skaidroja vairāk man kolēģi Ilze Jakovļeva. Meimanas mērs zina, kurā pusē viņš ir, bet par šo uzticamību grib saņemt atalgojumu. Tādu palīdzību pilsētai, lai dažādo cilšu, klānu un tautību pārstāvi teiktu, viņš ir labs mērs, viņš par mums rūpējas. Tiekoties ar mums, mērs valk ārā papīrus un plānus un tik skaita, kas pilsētai nepieciešams. Šķiet, viņš nenojauš, ka neesam tik bagāti kā amerikāņi, bet arī te viņam ir kāda interese – sadarbība starp Meimanas meiteņu skolu un Ogres skolu un iespējams pat ciemošanās Latvijā. Vizīte Latvijā Meimanas mēram Nazaram Muhamedam Sahebam Zadam Sahebam Nazaram ir notikums. Tā ir viņa pirmā viesošanās Rietumvalstīs. Tas ir iespējams galvenokārt pateicoties Ogres mēra vietnieka Egīla Helmaņa uzņēmībai, kurš vairāk kārt pabijis Afganistānā un kopā ar žurnālistu Sandiju Semjonovu uzsācis veidot draudzības saites starp Meimanas meiteņu skolu un Ogres pirmo vidusskolu. Pirms kāda laika Meimanas meitenes saņēma dāvanu kravu no Latvijas. Lai nokārtotu visas formalitātes, bija nepieciešams teju gads. Tikpat daudz bija vajadzīgs, lai noorganizētu pilsētas galvas vizīti. Kāpēc jūs to darāt? Pirmkārt, tas, ka, ja mēs palasām, piemēram, komentārus kaut vai Delfos vai TVnetā vai kur, kad iet runa par mūsu karavīriem, tad skumīgi paliek. Un mēs viņus apliekam, noliekam kaut kādā tādā, tas ir kā skumīgi, un tāpēc arī gribēju iesaistīties, lai arī kaut kādā veidā varētu palīdzēt. Lai gan misija Afganistānā nozīmē ne tikai militāru, bet arī civilo palīdzību, šāda veida attiecības ir valstu individuālais ieguldījums Afganistānā. Galvenokārt tieši tajās vietās, kur diena attiecīgās valsts karavīri. Kāds pārmaiņas Afganistānā notikušas? Es domāju, ka nē. Vienkārši tā, ka jebkurai kaut kādai misijai, militārai misijai, viņai vienmēr nāk līdzi šās sociālās misijas, nāk civilās misijas. Un šī gadījumā, ja valstī pašai nav naudas vai valsts nav tam paredzējis, tad cilvēki, kas iesaistās un kaut ko dara šajā virzienā. Visiem Latvijā satiktajiem Meimanas mērs pauž bāžas par plānoto sabiedroto karaspēku izvešanu no Afganistānas 2014. gadā. Lai gan pagaidām tam piekrīt arī Afganistānas valdība, viņš uzskata, ka sasteigt rīkojoties, sabiedrotie var pazaudēt visu Afganistānā ieguldīto. Meimanas mērs cer, ka starptautiskā sabiedrība turpinās atbalstīt Afganistānu arī pēc tam, kad to būs pametis karaspēks. Visas lielās Farjābas provinces mērs kopā ar norvēģu komandieriem viesojās Norvēģijā un panāca vienošanos, ka Norvēģi īstenos dažādus projektus tieši Farjābas provincē. Šis laiks, kad Afganistānā ir starptautiskie spēki, mums ir jāizmanto un daudz jāmācās un jāiegūda līdzekļi Afganistānas labklājības nodrošināšanā. Es vizītes laikā esmu ticies ar augstākajām amatpersonām aizsardzības lietās. Esmu ļoti apmierināts ar militāro sadarbību. Šodien gribu satikties un runāt ar Ogres pašvaldības pārstāvjiem par cita veida sadarbību visdažādākajās jomās. Iespējams, Latvijas uzņēmēji vēlas investēt Afganistānā, ieguldīt ražošanas uzņēmumus, kas radīs darba vietas Afganistānas iedzīvotājiem. Pagaidām gan mērs saņem Ogres bērnu zīmējumus, kas ir kā atbilde afgāņu bērnu atsūtītajiem. Sadarbība noteikti turpināsies, par to ir pārliecinātas abas puses. Mēs domājam par to, ka varētu būt arī no Afganistānas. Varētu arī bērni atbraukt uz šejienes. Jo tas ir tomēr, ir ļoti būtiski redzēt to citu vidi un redzēt, uz ko vispār var tiekties. Kopš 2001. gada Afganistānā notikušas lielas pārmaiņas. Par spīti tam, ka nepārtraukti jādzīvo kara ēnā, daudz ir izdarīts. Meimanas mērs stāsta, ka skolā bērniem jau ir kur sēdēt, esot pat pāris datoru un internets,
kas valstī, kur lielākā daļa vispār dzīvo bez elektrības, ir sasniegums. Sievietes uz ielām parādās bez paranžām, ja? Vismaz Kabulas centrā. Ja kādus 4 atpakaļ to nevarēja sastapt, ja? Tad tagad to var redzēt. Tad tomēr kaut kādas pozitīvas pārmaiņas ir. Un, ja eksistē tās pašas meiteņu skolas, tad tas arī ir pozitīvas pārmaiņas, kad viņas ir. Ja mēs atceramies Talibu laiku, tad tādas skolas tur nebija. Ja? Nākotne gan joprojām paliek neskaidra. Pat janvārī Afganistānas valdība piekrita sarunām starp islāmistu nemierniekiem Taliban un Amerikas Savienotajām valstīm. Tika atvērta arī Taliban pārstāvniecība Katarā. Lai gan pastāv uzskats, ka sarunas ar talibiem ir vienīgais veids, kā panākt mieru, to, kādas būs sekas, ja talibi atkal nonāks Afganistānas pārvaldē, neprognozē neviens. Un to, vai Meimanas bērni tiešām reiz apciemos Latviju, rādīs tikai laiks.